Raidījums taps ar Sijā Motofavorīts atbalstu. Vēl viens vakariņš ir pienācis, parunāsim par motocikliem, lai arī sezona tuvojas noslēgumam, bet vēl jau ir mums ko rādīt un ir par ko runāt, jo galu galā motociklisti arī, ziniet, ziemās ar agaviņām un ar tiem sniega močiem brauc, tā kā motocikli ir caur gadu. Bet mēs atgriezīsimies pie kāda motocikla, kurš ir 2 gadus akurāt vecāks nekā slavenais Harley Davidson. Ir runa par indiānu amerikāņu motociklu, otrs ir vecākais amerikāņu motocikls, un kāds ir arī atnācis līdz Latvijai. Indian Spirit, jeb indiāņu garš šeit Latvijā. Tā izšķiršanās bija ļoti īsa, un es tomēr redzēju internetā, žurnālos un vecos, es jau gribēju veco indiānu, kaut kādu 48. gada vai ne, vai kaut ko tādu, kur tā riktīgi pielikt rokas, vai ne, nu tas daudz gadus prasīt, bet iznāca tā, kā iznāca, vai ne, un Amerikā bija iespējams iegādāties kaut kādus 3 motociklus tādus, un to mēs arī fiks izdarījām, vairāk cilvēki. Bet kā ir ar rezervas daļām? Es tā saprotu, ka indiāns Latvijā pārstāvēts šobrīd nav. Nē. Kad es viņu gribēju reģistrēt Latvijā, savā dumā laucnieku prātā, tad turpat ierēģi tajās talmutos un anālēs vispārībā nekā tāda nebija iekšā. Starp citu, kara laikos viņi tika... kā Amerikas palīdzība iesūtīt šausmīgi daudz, kaut kādi 5000 moči frančiem vien tika atsūtīti, jā. Un tā ir slavena rūpnīca un slavens motocikls, vai ne, un tas nav konvejer darbs, vai ne. Konvejer darbs tādā sapratnē, kā mēs redzam, ka tur melniem met kopā skrūvē un neskatās, kas tur gal galā iznāk, vai ne. Tātad šis modelis īstenībā ir Indian Spirit. Indian Spirit nav tik izplatīts, vairāk pazīst 2 modeļus – Chiefu un Scouts. Scouts ir vieglais un Chiefs ir smagais mods. Šis ir kaut kas pa vidu, ja? Bet tā kā es gribēju viņu vairāk tuvināt tam indiāņu, tam raksturam, ja? Tad no Amerikas tika atsūtīts man šis te priekšējais spārns, kas bija tieši no rūpnīcas, nekrāsots neko, jo es viņas pats visu uztaisīs, ja? Tāds, ja? Un es viņu vairāk tā kā, velku uz to indiāņu stilu, ja? 98. gadā indiāņu rūpnīca izmantoja šajā motociklā S&S motors. Tas ir viens no labākajiem motoriem, arī Harley rūpnīcā viņus kādreiz izmantoja. Tas ir viens no labākajiem motoriem, Amerikā. Soms arī no turienes ir pasūtīts un atvests, ja, jo tas ir indiāņu soms. Te ir viena no tām zīmēm, tās kniedzes ir uztaisīts kā tās laikam 5 centu monētas vai kā, vai ne, kur bija vienkārši viens indiāns virsū, ja, uzdrukāts. Tas nebija dārgi. Tepat zīme ir, ja, Made in USA. Katrā gadījumā, tad, kad viņš tika ievests Latvijā, ja, tad te ierēģi pirmām kārtām pateica, ka viņi tādu, kā es teicu, tādu modeli nezin, tādu moci nezin. Tad man sāka tur bakstīt, tā kā viņš ir 2002. gada, tad es viņu vispār nevaru Latvijā reģistrēt. Viņam ir jāaiziet visādi certifikāti, kurus es gāju kaut kādu gadu, ja? Un gala rezultātā arī vai Somijā, vai Zviedrijā, vai kur, vai Vācijā, neviens viņu nevarēja nosertificēt, vai ne? Visiem kaut kas tur gadījās. Latvijas, tad man ieteica griezties kaut kādā pie Tehniskās universitātes, vai es vairs neatceros to vietu, vai ne, kur teiksim, var aizvest to motociklu un viņu kā tipu nosertificēt. To dara viss Ķīnas rūpnīcas savus hlamus, vai ne, te ievedot iekšā, viņi certificē, un tad, tad latviešu cilvēki drīkst braukt ar tādiem, ja, kad viņi samaksājuši. Bet, tā meitenīte man teica, ka tas noteikti kāds 5000 latus maksāšot, vai ne, vai pat vairāk, ja, un tas viss ir jāsedz man. Tad es kādu laiciņu pabraucu ar amerikāņu numuriem. Jā, es pabraucu ar amerikāņu numuriem.
tad man policija jau bieži apturēja, bet viņi apturēja tikai, lai apskatītos, papriecātos vai ne, un neprasīja ne pa tiem amerikāņu numuriem neko. Bet, tā kā mēs visi esam likuma paklausīgi cilvēki, tad man bija kaut kāds risinājums jāatrod. Un tā kā Latvijā to izdarīt nevarēja, tad es satiku vienu draugu, atceries vienu draugu Igaunijā. Viņš aizbrauc pie mums, aizbrauc, tur viens ierēdnis pamērīja. Tās pats kā CSDD, bet tur viņiem daudz vienkāršāk. Pamērīja starp asīm kaut kādas tur, paklausījās izpūtēji, pamēģināja bremzes, pateica, ka, lūk, turiem vajag būt E-burtiņam virsū. Kā es šitam skaistumam uzlikšu E-burti virsū? Viss, pusstunda, samaksāja kaut kādu tur mazu naudiņu, un viņš bija nosertificēts Igaunijā. Šitas motors necieš sveces. Tikko kā es viņu pirmoreiz iedarbināju, viņš šķaudīja, sprauslāja, negāja, nesitams. Ieliku hārļu sveces, nodedzināju, tur nebija vispār, viņas negāja. Kādas es tikai sveces, tad es atradu grāmatās, kad viņam ir jābūt speciālām Bosch platīnum svecēm. Aizbraucu uz Bosch pārstāvniecību, jā, čaļtēs ir mums tādas, varan dārgas, ieliku iekšā, nekāda atšķirība. Viņi neiet. Es sievas Audi mainīju sveces, un vecās sveces iebāžu šitai motorā, un viņš iet tā kā puķi. Un es nezinu, kāpēc. Tas ir čempions sveces parasts, vai ne? Bet tieši ar tām svecēm, Volkswagen svecēm, viņš iet ideāli. Jā. Pat ja blakus man ir Japāņu motocikls, pat ja blakus man ir Hārlis vai Krievu motocikls, katram savs mocīts ir tas labākais. Un es nekad neteikšu, ka Hārlis ir sliktāks vai Hārlis ir labāks. Es nekad neteikšu, klausies, viņam jau motors ir tāds pats kā Hārlim. Es varu pateikt, klausies, tev ir motors tieši tāds pats kā Indiānim. Ja? Tā kā, katram savs mocīts ir tas labākais un nevajag tur. Bet starp Hārļiem jūtos ļoti labi. Ir prieks, ka arī ir šādas eksotiskas tehniskās vienības šeit Latvijā. Mēs spējam jums arī tās parādīt, sevišķi, ja tās ir saistīts ar vēsturi. Tomēr 1901. gads, kad tika ražots pirmais no indiāņu motocikliem. Protams, pa vidu tai dzīvē gāja dažādi, tur bija pārtraukumi, bet, indiāņu spirits arī Latvijā, mēs jums varējām to parādīt. Atgriežamies pie kāda no iepriekšējiem raidījumiem, bija konkurss un jautājums Yamaha sakars ar Sanremo festivālu, ir pareizā atbilde, ir laureāts. Tad skatāmies, kāda bija pareizā atbilde un kas tad ir uzvarētājs. Ir noslēdzies mūsu kārtējais konkurss, kas bija saistīts gan ar raidījumu, gan ar motociklu, gan ar vārdu Yamaha un Sanremo. Varbūt šeit ir laureāts Māris. Sveiks, Māri! Sveiks! Varbūt vēlreiz atgādinām, kāds bija jautājums un kāda ir pareizā atbilde. Tur bija jautājums, kāda saistība mocītim ar Itāliju, Sanremo. Ar Sanremo festivālu. No festivāla vismazākais, bet ar Sanremo ir. Un kāda ir pareizā atbilde? Pareizā atbilde bija redzama sižetā uz diska, ka ražots Itālijā, Sanremo. Made in Italy un nosaukums ir Sanremo. Andres, tad mēs arī gratulēsim, vai būtu vismaz biļetei ne uz Sanremo, bet pirmajam mocītim, ar ko aizbraukt uz Sanremo. Tad laikam mēs metam iekšā to pirmo latiņu, lai nebūtu tukšs šajā te ķiverē. Super. Tad, Andres, kas tas ir? Tā tāda balviņa, lai, kā saka, pirmās iemaksas ir veiktas, lai šis mocīts kādreiz nokļūtu arī jūsu īpašumā. Okay. Apsveicu. Tad apsveicam, un pirmā ķivere ir. Un, ziniet, ja mājās ir kaut kas no motocikla, tad, ziniet, tas motocikls agrāk vai vēlāk ieripos jūsu garažā. Tomēr arī jums vēlam. Sveiciens uzvarētājiem, un lai tiešām tā naudiņa aizripo motociklu virzienā, un kādā jaukā dienā arī pats Māris brauks ar šādu motociklu, kurš iedarās enduro vidē. Labi, lai veicās, bet mēs turpināsim. Mēs turpinām ar ļoti sportisku, kā jau minējām iepriekšējā raidījumā, 2012. gada laureāti motocikli, kuri Amerikā tika atzīti par tādiem gana labi braucamiem tieši 2012. gadā. Bet ir kāds mocis, BMW 1000 RR, kurš tika atzīmēts, ka tāds ielas braucamais, un to mēs arī mēģinām skaidrot, vai Rīgas ielās ir šausmīgi ērti ar šo motociklu.
BMW 1000 RR gada motocikls, 2012. Gada motocikls Amerikas Savienotās valstīs nominācijā Motorcyclist žurnāls to nominējis. Un Best Sport Bike. Bet tajā anotācijā viņi bija rakstījuši amerikāņi. Iedomājies, Uģi, ko viņi bija uzrakstījuši. Tas esot ļoti labs motocikls braukšanai pa pilsētu, tādām ikdienas darīšanām. Nu, Uģis mums ir ne tikai kārtīgs motociklis, viņš arī motoskolā pasniedz un māca, un tad es arī esmu aicinājis tevi. Nu, mēģini saprast, vai šis motocikls ir tāds aizvests dokuments ierīnas braukšanai, ikdienas braukšanai. Tāpēc arī dodu tev to moci. Nu, pabraukāsim pa pilsētu un pēc tam man pasaka, kā ir. Tas ir pilsētas motocikls vai nav. Bieži vien aizbraucot uz tehnisko apskati, numurzīmes ir tāda tā kā lodīts. Un uzreiz tev dzen ārā, saka, nevar, tas ir bīstams elements. Šitā plastmas, ka tā uzdurās, nav bīstams elements. Pamēģi braucoši panākt un uzdurties. Uzdurties. Bet ne, konfigurācija tāda kosmiska, teikšu, kā ir. Šis ir motocikls, no kur mēs filmējam. Valds sēž man aizmugurē, mēs cenšamies pilsētas režīmā nofilmēt arī mocīt, lai būtu visi tie skati no sāniem un tā. Uģi, man ir noriebies filmēt šī motocikla bremžu gaismas aptuveni 200 metru priekšā tad, kad vēl tu piebremzē. Man tāds lūgums, lai skatīties ar šo mocīti redz. Ja? Maķenīt lēnāk. Es jau ar Hārlu tev netiek īsti līdzi, bet šī tam mocīti mums ir tikai pakaļējie skati. Ko es gribēju uzreiz atzīmēt? Ļoti laba amortizācija. Teiksim, visi mūsu tās krastieli, ja, ar tām izbrauktām sliedēm un tām bedrēm, kas jau tur veidojas, ja, un praktiski nejūt. Ja, viņš iet un stabils, un nav tur ne pa labi, ne pa kreisi, nekur neiet. Izcila amortizācija. Mēs tagad izbrauksim tādu to līkumu, kas būtu jāizbrauc man, teiksim, ikdienā no rīta, kā es braucu. Ar gada baiku. Sporta baiku 2012. Amerikā. Bet, kā paši amerikāņi vēlreiz atgādināja, teica, tas esot ļoti labs pilsētas braukšanai. Mēs arī šodien viņu eksploatējam pēc pilnas programmas. Man jau liekas, tomēr, kad tā salīdzināšana notiks starp baikiem, ja? Par to pilsētas braukšanu. Un tas starp baikiem varētu būt, kad viņš ir tas labākais. Bet es... Labi. Atceries, ja? Aizmugurējās lampas es esmu nofilmējis. Jā, labi. Amerikāņi atzinuši par labāko sportbaiku 2012 un pierakstījuši klāt par to pilsētu, un tāpēc mēs šodien arī devām tev pa pilsētu braukāt. Ir tas pilsētas braucamais vai nav? Amerikā pilsētas ir mazliet savādākas, ielas ir platākas, tur ir ātrumi bišķīt lielāki. Varētu būt, ja viņam dinamika mazliet savādāka. Ja mēs runājam par Rīgu kā tādu, jā, ir labi braukt, bet tagad tu redzēji, tad ir tas rokturīts ir tik īss. Ja? Es visu laiku tas bremžu gaismas filmē no attālu. Tas motocikls ir viegls un tad tas ātrums tur nedaudz pāri atļautajiem sasniedzas ļoti ātri. Es domāju, teiksim, tiem, kas brauc ar baikiem, šis ir ļoti labs. Ir tāds, kad arī sēdēšana, tā, kad tu man iedevi no sākuma, ja, mēs aizbraucam tur līdz Darbnicai, man likās, kad kaut kas nav kārtībā, ja, tās rokas man traucē viss, bet pabraucot vēl mazliet, ja, tad tu jau iesēdies tā kā tev jau tā kā vajag ieriktējies. Ja, ieriktējies, bremzes bišķīt pieregulējam, ja, lai nav tik asas pilsētā, tik asas nevajag, un tiešām elegants braucamais.
Nu, ko es jums varu teikt par šo motociklu? Tā mana sajūta, man ir 1,90 m braucot, man bija grūti atrast to sēdu pozīciju, un tas nav varbūt pats ērtākais, kā vēlreiz saka, man labāk patīk tā pēc konfigurācijas, tas K1300S, bet šis ir sporta motocikls. Protams, jūs varat braukt arī uz darbu, jūs varat izmantot to ikdienas vajadzībām, jūs varat to izmantot sportam, jo gal galā ar sports zirgu arī ir iespējams jāt normālos režīmos, bet tādu īstu baudi jūs dabūsiet tikai motosporta trasē. Tā kā, par to pilsētas braukšanu, kam patīk, lai brauc. Es izvēlētos lielāku kuģi, bet pārējās īpašības, kuras ir saistīts ar sportu, pa pirmo zortu. Bet to jau var novērtēt tikai kārtīgi sportisti. Tā jau arī ir, lai nu paliek trasēm šis braucamais. Ja nu kāds grib, lai brauc pa ielu, galu galā to jau neviens nevar aizliegt, bet ir daudz komfortablāk ielas braucamie. Trasē ir trases braucamais, ielai un ceļojumam braucamais. Bet, ziniet, mums jau ar tie cilvēki ir pietiekoši traki. Mēs piedalījāmies kādā moto pasākumā. Jaunākās paudzes cilvēkiem jautājām, vai jūs zināt, kas tas ir futbols ar motociklu. Neviens īsti tā nezināja, nemācīja atbildēt. Bet vecākās paudzes vai vidējās paudzes pārstāvs zina, ir tāda slavena lieta Latvijā – motobols. Mēs aizgājām uz šo maču, ziniet, nenožēlosiet. Ja jūs kādreiz to dzīvē redzēsiet, tas ir piedzīvojums. Kas tad ir? Tad divos vārdos. Šitādi brīnumi neviens nav redzējis. Jā, tie ir jaunākais šī gada modelis. Pat Eiropa tādiem nespēlē. Motobols. Jā, jo šitais ir paši pirmie 5, ko vācietis izgatavoja šī sezonā. Saki, kas ir motobols? Es runāju ar 20 gadus veciem jauniešiem. Viņi polīja acis un teica, ka viņi nevar iedomāties, ka tāda lieta iespējama. Nu, un tagad viņi paskatīsies, redzēs. Tad bija kādreiz tāds motobols futbola nākotne. Pēc kam skietā kājām futbola, ka varam močiem. Močiem pabraukt, jā. Tad šodien ir tā kā paraugs spēle? Jā, tā īsti spēle nebūs, ja mēs maz trenējušies, ne jaunie, ne vecie. Uztraukums bišķi ir? Jā, nav, es ir mierīgs. Ir augsti, un tie ir 2 motoriņi, un tad viņiem ir mēļa kopā. Tas ir labi, kad atzīmes kaut kāda veca lieta. Atzīmes tas viss ir ļoti labi. Vienīgi, ja būtu, kas spēlē jaunos. Bet kāpēc ir nokrities? Kādreiz taču motobols bija numur 1. Šodien 20 gadnieki nezin, kas ir motobols. Nezinu, bet tas kolhoz laikā viss tas nobīra viss tā lieta. Kā lai saka, viss atcitās naudā, kauls tur gribēja, negribēja. Motocross turējās un noturās vēl šodien. Kaut kādā tikā saka. Nebija tur. Bija švaka rezultāti un bija kaut kas un bija un nebija un tikā. Futbolā es saprotu, tā bumba jānoķer. Te ir ļoti liela. Te ir liela, bet te ir ļoti daudz savādāks niuansus. Tāpēc, kā te ļoti vajag labai reakcijai būt. Tāpēc, kā pret rīteni atsitās bumba un maina virzienu daudz. Otrakārt, kā bumba daudz smagāk. Un ja tu apmēram nepareizi kersi viņu, tu vari izmežgīt roku vai ko, vai kāju, vai tāda ziņā. Ja man kāds viens teica, ka tā ir futbola parodija, tad principā futbols šitai sporta spēle nav nekas kopējs. Ir tikai vārti un lauku. Pārējais ir pavisam drīzāk viņš ir tuvāk hokejam. Motobols spēle un tā spēle ir sākusies juniori. Juniori cīnās par bumbu. Izskatās, ka slīd mēģināt jokā. Un te jau tiek aizsargāti juniori komandas vārdi. Atsevi izskatās, ka aiziet otram spēli. Izskatās, ka un kāds kāds cīnās par bumbu. Bet te, noteikumi kā. Nu, kas notika?
Ātrumu pedāli pielocīja un sitienu dabūja pa kāju aizsārgu. Tas izšķīd, redzi. diezgan spēka spēle. Jā. Plasmas neturēja. Jāsaka, diezgan traumatiski, nebīstam tāda spēle. Nu, kā ir pirmās minūtes uz laukuma, kādas ir tās sajūtas? Nu, kā puikas ir nedaudz stresā un visiem pārcenšās. Nu, kā ir? Nekas. Atceros, kas notika 29 ar apakaļ. Mēģinu pagaidām, vēl mēģinu. Visai pa kātiem. Cik tu tā var spēlēt? Nu? Ko? Pa kātiem sit? Neko jokam. Pēdējo reizi 83. gadā. Jā? Jā. Nu, bet tā ir 4 treniņi tikai. Traku cilvēku spēle, ne? Nu, ir. Mēs pareiķinājām, pa 10 gadu viens treniņš sanāk. Jā. Nu, bet kā ir pirmās neko, kā es sāp. Vispār priekš pirmās, ne, mums jau no treniņiem ir jau izmežģīts un viss, jā, bet, nu, priekš pirmās reizes, es domāju, veči ļoti labi. Nav normāli. Veči, vai te jūs esat no tērauda taisīt, ka šitāda sporta veida? Tas kas no malas vislabākais. Nu, jā, šī ir tā tehnika, ko teikt visa Eiropas spēlē, jo mums ir plāni uz priekšdienām. Nu, tad izstāst, kāpēc, teiksim, Eiropā spēlē motobolā? Mums, kur tradīcijas ir tādas, nu, pamatīgas. Tradīcijām laikam būs pa īsu. Un gribēšana, entuziasmu, viss ir pa īsu. Vēl vajag atrast biezu maciņu, kuram arī tas patīk. Kuram patīk šis sporta veids, viņš kā redz dinamisks. Nu, dzīvē viņš vēl dinamiskāks ir, kad ir pieredze, kad ir treniņi, kad viss ir... Modernam motobola motociklam, nu tagad apstāst divos vārdos, kas tur ir tāds atšķirīgs un ar ko atšķirās no parasta krosa moča? No krosa moča viņam ir maitniks īsāks, viņam ir mainīt priekšējās dakšs leņķis, viņš ir stāvāks nekā krosa mocim, lai viksāk varētu mesties, jo gara, nu, paceļot. Nu, pārsvarā tas pārtaisīts enduro mocis, jā. Nu, pielikts ir bumbas vešana. Bremzīts abās pusēs. Bremzīts ir abās pusēs. Ātrums slēgs ir vienā pusē. Nu, tad ir speciāls tāds, nu, tas, teiksim, nevis krišanai, bet bumbai, jā? Tas ir bumbai motora aizsardzībā, jā. Kādreiz, kad mēs sākām tāds nedrīkstēja. Tagad Eiropa tādiem spēlē, kāpēc mums lai nebūtu? Ir speciāli zābaki, jeb zābaks jūs pielāgojat? Zābaks mēs pielāgojam. Šī ir pārsvarā visi darba apģērbi. Skatāmies, lai būtu pungals aizsargāts. Un šie konkrēti ir asfaltniekiem domāti, jo viņiem kā reizi motobolam laba taisna zola, redzi, nekas neaizķersies aiz kāpšana nekad. Nu, kas tagad ir spicākie Eiropā motobolā? Nu, Krievija, protams. Krievija pēc čempionāta rezultātiem. Tad ir nākamā Vācija, tad ir Francija, tad Baltkrievija. Kas tad bija? Karstumā tur iznāca kaut kāda pagrūstīšanās? Nē, tas ir sīkums, tas ir normas robežās. Tas ir normāli, tas ir sīkumiņi. Nu, bet kā ir pirmais puslaiks pavadīts, ir pirmā trešdaļa? Nu, ja godīgi, 25 gads nav sēdījis uz moču, mums 2 nedēļas, kad 4 treniņus tikai pavadīja uz mocis, tas ir. Bet no galvā viss atgriezās, kā vecos laikos. Vienkārši fizisko jāiedzina atpakaļ bišķi, un tad būtu normāli viss. Varēs iedzīt. O, mierīgi. Es sados tiem jauniem, ne? Mēģinās, ja pietiks duši līdz vakaram. Es kāru pirmais neuzsāku, bet es zinu zāles pēc kontaktsīņa. Bet klausies, pēc laukuma jau nav karš. Karš ir tikai laukumā. Nē, nu loģiski. Ko tad mēs dalīsim? Lāčādi, kur ir vēl lācis mežā? Ļoti vēsturisks brīdis.